Baby. 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 Oh. Baby. 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 Oh. Baby. 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 Baby, 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 Sveicināti visiem Klačs manis podkāstā. Mēs esam back. Jauna ēra, jauns, ne jauns vecviesis. Gados jauns. Viņam tā jaunības enerģija ir. Sapēc. Jo. Jā, mēs tieši tikko runājām par tiem monstriem. Mēs vienkārši turpināt tālāk to sarunu. Bet jā, kur mēs palikām? Tu tikai baltos dzer. Jā. Bet es jau kādu citu arī malc? Jā. Es neatceros viņu nosaukums. Viņu visi bija tā kā tie Halloween īpaši, tā kā kāda tur tā kā orange loko vai kaut kas. Ko? Nē, ir tas mango loko, kurš nav Halloween, viņš ir tipa Cinco de Mayo. Jā. Español, mexicano, ese, vato. Bļā, vispār tas man atgādina, man ir pievienots pa playlistē viena dziesma, viņš tu zina, Return of the Dress. Nē, es pāris nezinu. Bet viņi tik wild dažreiz. Es tajā peļņa mašīnā dzirdēju viņu vienreiz. Mēs braucām. Mums vajadzēja ķipa sociālajās. Mums bija pielaides darbs jātais augstākajam eksāmenam. Un, protams, ka es ar viņu biju vienā grupā. Un, protams, mēs visi atlikām uz pēdējo brīdi. Un mēs dienu pirms mums jāiesūta vai kaut kāds 2-3 dienas pirms mums jāiesūta tie pielaides darbi. Mums tā kā vajadzēja sociālo projektu. Ķipa mēs... tā kā izdomājam kaut kādu problēmu un risinājumu. Un tad mēs tā kā principā kaut kādu pasākumu rīkojam tam. Un mēs cipa no sākuma gribējām Salaspils memoriālu. Mums likās tas bija ebrejiem, bet laikam no tā kā maniem anonīmajiem avotiem tā laikam nav. Un mums piedāvāja Daugavas muzeja aizmokt. Mēs vienkārši tur tā kā kaut kādu talku taisījām. Un jā, mēs braucam mašīnā, viņam skanēja tā dziesma. Un, te viņi ir. Šitā. Jā, viņi diezgan populāri. Jā, tas intro ir ļoti populārs. Es nezinu, vai es ķers. Būs copyright infringement. Jā, bet tur tie vārdi tālāk. Paga. Es neko nedzirdu. Tu neko nedzirdi? Es vārdus nedzirdu. Tur tas prikals nesaprot. Viņš man dod tik Meksikan tas vibes, tipa Spanish. Es arī nesaprotu lielāko daļu laika, ko viņš saka. Un tipa, jā, es nezinu, šitas spāņu vispār crazy ir. Viņi ir crazy. Tu pados, lūdzu. Jū. Kroči, mums tā crazy dzēriens. Tu savai jau izdzēri vai jā. Tāds? Es viņu ļoti ātri izdzēru. Jā. Mums ir kroči... White trash, like, white monsters, visam tos upper deckies. Labi, tas tikai es. Sorry. Nevis white trash, white boy life. Ja tu būtu cita rasa, kāda tu gribētu būt? Šitie ir ķipa tie icebreaker jautājumi. Es vienkārši iegooglēt, kā... 5 questions to ask a girl on the first date. Pēdējais. Kāda rasa tu gribētu būt, ja nebūtu balta? Ir savu plusu mīnus visiem, zinu. Ja tā kā... Okay, mēs skatāmies stereotipiski vai tā kā reāli? Tas ir labs jautājums īstenībā. Mēs tā vispārīgi varam, tā kā iekļaujot stereotipus, bet arī kaut kā izņēmumu un tā. Tā kā vienkārši tik daudz, cik mēs paši zinām par tām rasēm. Jā. Kas ir gan stereotipi, gan arī, gan jau bišķīt vairāk kaut ko viņi dara. Principā, cik daudz vien mēs esam patērējuši kaut kādas internetmēdijas vai kaut ko tādu sakarā ar tām rasēm. Jā.
Nē, nu... Var arī izslēgšanas metode, ķipa, kas ir tā kā čīsti negribētu būt. Es negribētu būt indietis. Jā. Pārāk daudz viņi ir. Nu, Jā, jau pietiekami. Kā tā nav. Nē, nu, ķipa, es nezinu. Viņi vairs neliekas eksotiski. Viņi nav eksotisks sprūkts. Nē, viņi eksotiski, viņš īsti nav. Viņi arī, smīri, vai ne? Nu, kā Indija ir tā kā netīra valsts. Jā. Nu, tāpēc, ka viņi ļoti tā kā... Viņam Kā ir? ļoti trūkst toals papīrs. Ļoti trūkst vieta. Un toals papīrs. Tos papīrs. Nē, es arī piekrītu, es indietis toši negribētu būt. Jā. Es Fuck arī- indieši. Es toši negribētu būt amerikānis. Labi, ne fuck indieši. Ir inčīgi indieši. Mums darbā, ģipa, kur es strādāju, mums ir vairākas tās āstuvas. Mums no tās pizzerijas ir indietis, kurš arī tā kā kaut medicīnu pagatavo līdz. Ai. Mums ir indietis, kurš tā kā medicīnu kaut ko studē. Un man kolēģis viņu nosauca par Bangladešu. Viena reize viņš tā kā stumj kaut kādu pārtiku no noliktavas vai ko. Mans kolēģis vienkārši no grila tāds: "Jo, Bangladeši!" Kā es tā rēkt saku. Bet jā, nē, viņš ir pīņšīs. Kaut ko interesantu viņu var pateikt. Nu, tā kā viņš var kaut ko pateikt interesanti, nevis par viņu. Snāk, viņš ir izņēmums? Rātais izņēmums, jā. Okay. Man arī Burger Kingā bija kolēģis arī, man bija Dafhujā. Tā kā gan indieši, gan šrilankieši, kas ir tā kā sala zem Indijas, ja es pareizi atceros tagad geogrāfiju. Un viņš arī, man bija par ko runāt ar viņu arī, kā sienčīgs čalis, viņam mācīja arī kaut kādas vārdas, viņš tā kā prasīja mācīt latviešu valodu. Un es viņam iemācīju tā kā jaunu atbildi uz jautājumu, kā iet. Viņš zināja jautājumu, kā iet, es viņam iemācīju atbildi sūdīgi. Es viņam paprasu, kā iet, viņš saka, sūdīgi. Un vēl bija maita, pat tas bija labs. Viņš man tā kā vārdā nesauc vispār, viņš tāds, "Yo, what's up, maita?" Nē, tā indieši, viņi ir tā kā prīkolīgi. Jū. Bet es negribētu būt indietis. Vispār, es jau šo stāstīju, bet man informātikas skolotāji stāstīja, ka tā kā, jo es arī mācījos programmētāju, un man stāstīja tā skolotāja, ka mūsu lielākā konkurence Latvijā tagad ir indieši programmēšanā. Programmēšanā? Tieši arī vispār darbos, bet arī tīpaši programmēšanā. Jo viņi tā kā, viņus pieņem dēļ tā, ka viņa darba kultūra daudz tā kā ekstrēmāka ir par mūsējo. Jā, viņi var ļoti daudz kāpāties. Jā, un arī viņiem tad maksā mazāk. Tā kā viņiem mūsu zemes algas ir viņiem augstas. Jā, jo viņiem savādāk, viņiem Indija, man liekas, tā kā ir kūkti. Viņi jau daudz, tie indieši, viņi mācās Latviju studēt. Jā. Piemēram, man tie Burger Kingā tie visi indieši bija studenti, arī Bangladeši ir students. Un vienkārši šeit viņam tā izglītības kvalitāte ir jēdzīgāka. Jā. Tāpēc viņi arī brauc vienkārši šeit, un tad viņi ņem tos darbus. Bet jā, viņi ritīgi arī aizņem, tā kā vietu latviešiem, kur strādāt, man liekas. Bet es nezinu baigi, kā ir ar to bezdarbu latviešiem, tā kā jauniem arī, kur ir tā kā skolas vecuma cilvēkiem. Gan jau kaut ko var atrast. Gan jau vienmēr būs kaut kur kaut kāda vakants. Jā. Jo, es nezinu, es pieņemu, ka bezdarba līmenis nevar būt tā kā pilnīgi nulle, ka visi ir nodarbināti. Vienmēr būs kaut kur kaut kāds bezdarbnieks, kaut kādiem pabalstiem ar some shit. Kaut vai arī mūsu vecuma. Es zinu vienu čoku, viņš ir 2 gadus vecāks par mani. Viņš bija viņš kaut ko piehaltūrēja pie mums bārā. Un viņam arī bezdarbnieku pabalsti bija. Bet viņi ir maz. Kaut kāda, man liekas, bija 150 eiro. Tas bija vāk. Tā nav nauda, ar ko tu vari izdzīvot vispār. Ja vien, tu nedzīvo pie senčiem, vai ne? Un baigi nē, jārā no mājas, ķipa. Bet tādam, es nezinu, sociālam dzīvesveidam tas tomēr diezgan maz ir.
manuprāt. Bet tas kā kurš. Varbūt viņš vienkārši ļoti labi naudu taupa. Bet, nu, viņš arī kaut ko piepelna, viņš kaut kādu biznesu sāk, viņš jau teica, viņš nav pabalsties prom. Tā kā tā. Bet jā, vispār par to darba kultūru ir tā, ka Baltijam tieši darba kultūra ir vissūdīgākā. Jā. Visi pārējie, viņi ir hustleri. Reāli, visi pārējās rases ir hustleri. Ne, tas man šī, ka tas varbūt ir vēsturiski saistīts, tā kā... Jā, nu jā. Jā. Skaidrs. Varbūt, jā. Tā varētu būt. Tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Mums vajag vēsturnieks šitam. Jā. Jāraksta augšām vēstures skolotājiem no vidusskolas. Es viņam kā mīlu līdz bija palicis. Es biju rakstījis ZPD pie viņa. Es tā kā pa prikolam paņēmu pie viņa ZPD. Ja, tipa, viņš baigi nemāc. Viņš tā kā stundās, viņš vienkārši aiziet off topic, viņš pats kaut ko bazarē. Viņš ir reāli solo podcasts 2 mācību stundām. Un tad ir interesanti, tipa, viņš tādu hoņu runā, tā kā pilnīgi off topic aiziet, kaut ko rantot pēkšņi sāk. Varētu paprasīt, bet tā viņš ir ļoti izglītots cilvēks. Tipa, tā kā jā, viņš kā skolotājs varbūt nebija gluži tas, bet vienkārši kā cilvēks, nu tā kā, ko paklausīties, viņam ir ko teikt. Viņam vienmēr bijis ko teikt. Jo katru stundu nebija tā, ka viņš tā kā pēkšņi kaut ko pazūd. Ka viņam aptrūksts sakāmais, viņam bija vienmēr kaut kas. Jū. Un snāk. Indietis negribētu būt. Jā. Un tad es arī negribētu būt. Ārābs. Jā. Dubai. Bet Dubai ir tā kā Hustler University, fujiek pohuj. Dubai ir vienkārši tā kā, ja vajadzētu sinonīmu Hustler University. Bet man liekas, ir tas Andrew Tate, gan jau daudz čiloja pa Dubai. Visdrīzāk. Ir iespējams. Es nezinu. Es viņam nekad neskoju līdz. Man Jā, ļoti vienalga bija par viņu. Vēl joprojām ir. Jā. Tagad viņš vispār pazudis ir. Es šādi tad kaut ko redzu. Man kāds atsūta kaut kādu rīlu, kur viņš kaut ko bazarē. Man bija kaut kāds rīls atsūtīts, kur viņš kaut kādu bezsakaru dzēnu. Ķipa čoks runā, un viņš kaut ko piebalsot, vienkārši bezsakarīgi klāt. Un tā kā visi čalmi reāli aizgājis ciet vienkārši. Tie visi, kripto algoritmi viņam smadzenes ir tā kā izgludinājušas. Ne, visu viņa prikals praktiski bija to, ka viņš vienkārši reidžbeja to cilvēkus. Jā. Un tipa, nu tā kā tālo, tipa, sako manam piemēram, tu būsi ahujenākais. Jā. Un tā nav, nu, tā kā čals nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību. Tas nav labs piemērs, kam sakot, let's be real. Groč, atpakaļ uz rasēm, vai ne? Jā, veici, es mīlu rasismu. Mēs varam šo tēmu uzdzīt vēl, pagriez skaļāk. Tā. Ne, amerikāņi jau nav. Kā... Nē, amerikāņi ir tā kā baltie. Jā, Viņi vienkārši baltie. Nu, par baltiem mēs skaitīsim arī itāļus. Jo zinu, ka Amerikā viņiem patīk, nu tā kā itāļiem patīk teikt, ka viņi nav baltie. Bet tā kā tavs saknes ir Eiropā. Jā. Tā ir balto zeme. Principā. Un tāpēc kaut kas kaklā. Tāpēc, jā, itāļi arī skaitīsies mums pie baltajiem. Tā kā sorry visiem maniem Sopranos faniem, bet viņi ir baltie cilvēki, cik vien ļoti viņi to negribētu atzīt. Tad, jā, jo vienkārši viņiem ir savādāk. Ir iedalās šitie baltie cilvēki, ir tā kā tās eiropeīdās rases, un itāļi ir dienvideiropeīdās. Vispār arī kaut kādi grūzīņi, armēņi un tādi arī skaitās dienvideiropeīdē. Piemēram, man arī ir tā kā dienvideiropeīdās asins, bet, nu, esmu baltais cilvēks. Tā kā true and true. Esmu baltais cilvēks. Bet, tā kā tā, kur mēs palikām? Kas mēs negribam būt? Arābi, indieši. Tos atstās mums beigām. To zini, tāds pēdējais boom. Yeah. The B word. The N word.
Par aziātiem. Man liekas, uz aziāti jau ir tā robeža, kur es sāktu šķērsot tā kā tajā izslēgšanas metodē. Es nezinu par aziātiem īsti vēl. Es negribētu būt tā kā tāds īs un vārgs, man kaut kā liekas. Man ir kolēģis ķīnietis. Un viņš kā safe. Bļa, es nevaru saprast tos akcents. Viņš ar mani bazarē kaut ko. Man vienmēr ir tāds, ko? Man ļoti grūti iet ar akcentiem. Tiešām. Varbūt kaut kādi eiropiešu akcenti vēl ok. Bet ārpus Eiropas Danzo. Nu vēl Krievu easy. Ja vienkārši, tu dzirdi mūžību, tā kā dzīvojot Latvijā, tā kā Austrum Eiropas tajā post-padomju telpā, tā kā tas diezgan normalizēts tev paliek. Tā kā, kad pierod pie tā akcenta, ka tu vari izšifrēt viņu, ja kāds runā. Nezinu, latviešu valodā ar krievu akcentu. Piemēram, tas pats penis. Labi, viņš nav krievs, viņš ir ukrainis, bet tāpat viņam tas akcents, tas slāvu ir riktīgi bies. Jā. Par aziātu tas ir vēl tā kā viena no manām galvenajām opcijām, jo tā kā, es nezinu, kā būt tā kā īsam un vājam, jā, bet tā kā... Jā, jo tas ir kāšanas stīpras. Es neesmu ļoti garš. Nekās veids, izaugs. Lidoja kā par zingis. Kājas ir fors. Jā, bet tas ir tas stereotips, ka viņi baigi gudrie ir, jā. Jā, bet viņam īstenībā vēl ko zina. Es spriežu galvenokārt pēc mana ķīnieša. Tā kā kāds dzīvnieks. Bet viņš ir tomēr uz izglītību vērsts. Viņš man prasa jautājums tā kā par izglītību un tā. Un, pats cenšas arī izglītoties, uzdodot tos jautājumus procesā. Jā. Viņš man nesen raisīja domas par to filmu Straumu, vai ne? Tā kā visi pieņēma, jā, ok, viņi uzvarēja Oskaros, ļoti forši, vai ne? Tāda forša uzvara Latvijai. Bet neviens nav, tā kā, tas viss hypes beidzās, neviens vairs nerunāja par Straumu. Un, kad viņš man uzdev to jautājumu, arī tas hypes viss bija beidzies par Straumu. Un viņš man prasīja, tā kā, par ko tā filma īsti bija. Tas ir ļoti grūts jautājums. Tas man rītīgi sāka raisīt domas. Tā kā es reāli sāku domāt par to jautājumu. Jā, par ko viņa bija. Ja tomēr man patīk filmas. Un kā es cenšos kaut kā vairāk ieskatīties viņās. Un tad es sapratu, es pat baigi nebiju ieskatījies. Bet labi, es atnācu. Mums tā kā skolā bija uz projektoru uzlikts. Un es atnācu tā kā nenormāli pohains. Reāli pusdzīves atnācu. Un prosti skatos uz sūdīgu skolas projektoru ar drausmīgu skaņu. Kaut kādu māmu filmu. Reāli māmais kino, Charlie Chaplins. Modernais Charlies Chaplins gins zilbalodzi. Bet galā, man liekas, tas secinājums, pie kā es nonācu, bija, ka tā kā tas melnais skaķis... viņš man prasīja, kāpēc melns skaķis vispār bija galvenajā lomā. Un es viņam tā kā teicu, tas parasti simbolizē tā kā neveiksmi, ne? Un varbūt tas, ka tam kaķim bija tās neveiksmes, bet tomēr viņš pēc tām neveiksmēm tā kā atrada to savu laimi. Tad, man liekas, par to bija arī tā kā tās trauma, ka kaut kas traģisks notiek, bet tas nav pasaules beigas. Ka ir kaut kāds turpinājums. Tas kaut kā... Paldies tev, ķīniet. Bet jā, aziāti, es nezinu, man kaut kā dalās ar aziātiem. Jo viņi tā kā, viņi ir baltie, bet viņi nav, Viņi reāli tāda robeža rāsa ir. Man šķiet, ka viņiem arī velkus tā kā to intelektu, tā kā viņiem ir tas pats, tā kā, viņiem nav gluži, tā kā, viņiem ir arī darba kultūra diezgan, bet viņiem arī tā izglītības kultūra ir tā kā, ķipa... Advancētāk. Jā, viņi tā kā... If you don't become a doctor... Ok, nē, tas bija... Bļā. Izgriez. Nē, es to atstāšu. Bļā. Jā. Viss. Man kā arī beigusies. Viņa pat nav sākusies. Anyway, es nezinu. Laikam man visvairāk tas reliģiozais aspekts par aziātiem tomēr atrunā. Es neesmu ticētais reliģijās vispār.
vienīgi, labi, budisms diezgan fire būtu. Jū. Ja man būtu jāizvēlās reliģija. Nu, tas ir bijis cits jautājums, jau nevis par astu reliģiju, bet tur es jau konkrēti zinu uzreiz, ja man būtu jāizvēlas reliģija, tad tas būtu budisms. Jū. Mēs Miķēl esam diezgan daudz par šo runājuši. Nu jā, man liekas, mēs arī esam ap divi runājuši par šo, ka tā kā budisms būtu the shit. Jā, viņš ir tik chill. Nu jā, tā kā visa reliģija vienkārši chill atrod to iekšējo mieru, fujek, sasniedz to nirvānu. Esi tu pats. Bet ārpus tā, es nezinu, jo viņam riktīgi tā kā, un principā tā ir kā tā kā valsts iekārta. Varbūt nē. Es laikam vienkārši pārāk daudz domāju par Tibetu, bet Tibetu vairs neeksistē. Tibetu pārņēma Ķīna. Bet jā, nē, es nezinu. Var par aziātiem gan arī krūts jautājums, bet man liekas, man tas nebūtu tās. Man tas būtu vienkārši tā, ka tā kā, nē, nu būs uz intelektu jau būtu krūts. Ne, viņi jau, es nezinu, manai nozarēts jau moši noderētu. Jā, vispār. Jā. Man gan. Viņa ēdiens ir diezgan kaut. Es neesmu baigi austrumu virtuvi ēdis. Man sushi negaršo. Man gan, Nē, vēc es rīstos no tā sūta. Bļā, mums kroči darbā ir tik diobana situācija. Mēs varam mainīties ar tām ēstavēm. Nu, ķipa tā kā atnāk, piemēram, no sushi fujeki pie mums. Un tad mēs varam iet arī tā kā sushi paņemt pēc tam no viņiem. Nu, ķipa tā kā trade-offs. Jā. Un viņi tik bieži nāk un slēgtie sushi kuponi. Un tā kā, kad esmu darbā tāds, bļaļ. Nu, es nevaru iet pie viņiem, es negribu iet pie viņiem. Tā kā, un arī pārējie citi ir tā kā atēdušies sushi, ka arī tik daudz. Un, jā. Dod man. Nu, nāc strādāt pie mums, tad dabūs kupons. Es par tik neatbildīgs savu naudu esmu. Tas šausmīgi. Es arī veic. Es tā kā visu augu biju iztriec, un es prasīju avansu šim mēnesim. Jā. Bet tagad man ir jāizdzīvo ar to, kas man palicis no avans. Es tomēr arī samaksāju autoskolā pirmās palīdzības kursiem. Tur tā kā 75 eiro bija beigās, kas ir tirsā. Un jā, tagad man ir jāizdzīvo kaut kādas dažas dienas līdz augai. Tad mēs būsim back. Jā, nē, es tā kā, es tērēju ļoti maz, bet tā kā tas, ko es tērēju, tā kā diezgan, es vienkārši tērēju ēdienu. Es vienkārši pērku fast food un visu. Nu jā. Bet arī, ja tu pirktu vienkārši tā kā ēdienu maltītēm, to arī aiziet ļoti daudz naudu. Tas gan. Jo es to arī pamanīju, tā kā es gribēju uztaisīt ahujienākos salātus, viņi bija ļoti ahujēni. Jā. Bet viņi bija kaut kā nepilni 10 eiro. Tā kā virs 5 eiro, bet man liekas nepārsniedz 10. Jo es man liekas kaut ko klāt vēl nopirkt. Es granātābo paņēmu. Un kaut ko padzerties, man liekas, bija paņēmis vēl, bet es neatceros. Bet jā, tas sakrājas. Jā, tā kā es dzīvoju uz kačkā vispār. Es nezinu, kāpēc vienmēr tā kā nebija iedomājies, cik reāli dārgi ir ēdiens, tā kā pārtika. Tu paņem tuvāk mikrofonu. Ait. Bet tā kā es reāli dzīvoju uz kačkā, tas bija tik dārgi ēst. Tā kā vienkārši taisīt sev visu ēdienu. Nu jā. Tas bija smagi. Bet cik ilgi tev izvilka? Tā kā, kad, nu, tu nopirki, piemēram, ja tur uztaisīt maltīti ēdienu. Jū. Bet cik ilgi tev izvilka? Ne tik ilgi, jo tā kā Kaspars arī ēda. Nu jā. Tur blurotā to vārdu, ja gribi. Nu, whatever. Jā. Un, jā, tāpēc tik ilgi neizdzīvot sēdienas, bet tā kā man ļoti patīk augsto zupu taisīt. Es pat ziemā taisīju. Jā. Jo man augstā zupa ir mīļākā. Nē, augstā zupa ir vienīgā zupa, ko es gribu ēst. Man visu pārējās tā kā es ēdīšu, bet es negribu viņus ēst. Es nezinu, man tā kā kaut kāda jocīga reakcija notiks ar augsto zupu. Nu tā kā man bija bail viņa mēģināt, kad es kodā bērndārzā gāju. Tad man tā kā kāds pielauza īstenībā pamēģināt, es pārēju, tas, shit, this shit fire. Un tad es viņu ēdu. Un tad man liekas ilgu laiku es viņu neēdu. Man ir atkal tas pats. Man atkal vienkārši bail viņu mēģināt, ja mums viņu nepatiks.
Es nezinu, man kaut kā vienkārši augstā zupa izskatās atbaidoši. Es nezinu, kāpēc. Kaut kā radioaktīvi, jā. Nē, Tā kā radioaktīvi. gaiši Viņi izstāsta tā kā rozā. nenormāli sintētiski, vienkārši tāpēc, ka viņi ir tik gaiši. Nu, bietas. Nu jā, Fū. Nē, bet visos, fū. gan veikalos, gan restorānos, visa augstā zupa ir šausmīga. Es nekur neesmu ēdis pat normālu. Nu jā, nē, es nezinu par tā kā veikaliem un ēstuvēm. Jo vienmēr es to augstā zupu esmu ēdis, kad viņi ir tā kā, nu, tiešām homemade. Jā. Un nekad nav nekad neesmu nonācis tādā situācijā. Bet tā. Rasisms. Jā. Jā. Mēs nevaram atkāpties no šīs tēmas. Šī ir tomēr svarīga tēma, kas dzēn mūsu sabiedrību tālāk, vai ne? Mēs mēģināsim tagad, nu labi, mēs īstenībā nemēģināsim izdzēst rasismu, mēs burtiski viņu tā kā kultivējam šobrīd. Laikam man tā kā dalītos vainas starp tā kā latīņu amerikāņiem, nu tipa latīno, jā, vai melniem. Tā kā, es būtu kinda cool. Un es gribētu būt, tā kā, man patīk melno balss. Melniem ir tā kā labas balss. Nu, ja viņam nav tas tā kā tā twink balss. Tu zini, par ko es runāju gan jau. Jā. Ja viņiem ir tā kā tāda reāli nobriedusi un tāda nice, tāda basīga balss, reāli fire. Tāds rap god būs, jā. Jā. Bļē. Man patīk šitam Notorious B.I.G. Ot viņam ir reāli nice balss. Un riktīgi patīk. Bet jā, nē, viņiem vienkārši tā kā šitiem OG reperiem melnajiem ir labas balsis tiešām uz to tā kā repu. Viņam nice. Bet man jaunie melnie reperi nepavisam. Ot man liekas jaunajiem melniem reperiem tā ir tā twink balss, par ko es arī domāju. Tā kā, es nezinu, viņam pārāk augsts un tāda, ķipa, Viņi arī jaunāki ir par tiem, tā kā, old school. Nu labi, bet tie old school čoki, viņi jau arī tā kā sāka kaut cik jauni. Jā, tas gan. Nē, nu labi, kaut vai man liekas tagad šitie jaunie, nu tiešām ļoti jauni sāk. Tā kā arī skolas vecum, tur studentu vecum. Piemēram, arī kaut kāds, nezinu, piemērs nāk prātā, šitas XXXTentacion, viņš arī sāk kodos 21. gadā, vai cik es īsti neatceros. Tā kā, neatceros, es nezinu. Jā. Es nezinu baigi precīzi. Bet tāpat vienkārši tā doma. Ķipa, nu, ļoti jauni sāk. Bet es nezinu, es vienkārši neesmu arī baigi devis iespēju. Jā. Nu, kādi vēl bonus melniem ir? Tā kā viņiem ir... Es par... Locekļi. Ok. Viņi ir tā kā... Viņiem ir diezgan viegli kļūt muskuļainiem. Es nezinu baigi par to, man liekas tā ir tomēr ģenētiska lieta. Jā, bet tieši tā ģenētiska lieta, jo viņi ir melni. Jā, tas viņa melno gēnos, jā. Tāpēc viņam vajag strādāt priekš mums. Nu, bļā, nu nezinu, veids viņi tā kā rāks bedres, viņi sakačāsies, un tā būs tā kā kaut ko tādas atcelšanās. Tu mums nevajag. Jā, mēs negribam tā visu atceļas. Draudzīgi visi, mēs esam par tiem chill vibiem, budisms. Nirvana, yo, with the lights out. Jā, mēs visi esam draugi, tāpēc lūdzu revolūciju nevajag. Jā. Nu, izņemot varbūt kaut kādās, tā kā, Ziemeļkorejās varētu. Ja, nu. Bet tā ir viņu atbildība, ne mana. Es čiloju, man viss kārtībā. Mūsu tauta var tā kā pretendēt uz Saimas atlaišanu, tā kā viss kārtībā. Ja es pareizi atceros, man liekas varēja, jā, tur vajadzēja būt 10% man liekas no balstiesīgiem iedzīvotājiem, kas ir vidēji 100,000 nebija. Es neatceros. Nu, galvenais ir tas, kas nokārto sociālo zinātņu eksāmenu. Viss kārtībā, vairs nevajag par to vispār domāt. Jā, bet kas ir... Tu mums vajag plusus izdomāt tagad šitiem te latīņiem. Bet man melnie liekas tik tā kā polāri daži no viņiem ir. Tā kā, ģipa, daži no viņiem ir tā kā... Man šķiet, ka daudz viņiem ir tik ļoti izglītoti, tā kā reāli tā kā
Tā kā gudri, jā. Bet tad viņiem arī ir tie tā kā ekstrēmie pavisam, Debīlie. jā. I show speed. Nē, ok, viņš nav pilnīgi, jā. Bieži viņš tā kā uzspēlē diezgan. Jā. Man liekas, tas kā Cenats varētu būt tā kā actually stulbs. Viņa gangs čīsta. Jā. Tā kā viņi visi tie čomi čīsti ir tā kā visplānākās smadzenes, visgludākās smadzenes. Hood University. Ko? Es to pēc tā podcastu parādīšu klips no viņiem. What's faster, speed or light? Un tad es tev nevarēšu, man tev jāprāda. Bļā, bet es atceros vispār, tu man prasīji par šo jautājumu. Tu teici, bija kaut kāds labs prikals, ka ķipa... Kas ātrāks, gaisma vai skaņa? Jā. Piltkā. Iegāja Jā, istabā, jā, nepaspēja pat ieslēgt gaismu. Biju apdirsies, pat nedzirdēju. Slabs. Es par to biju kaut kad aizdomājis. Tāds, bļā. Ot tie bija viedi vārdi. Šo var rakstīt uz kapakmeņa. Jo vienkārši tos nekrologs nolasīšu to. Tā. Melnie. Jā. Forši. Man patīk. Nu, ok, pieņemsim. Jā. Es mācētu basketbolu spēlēt. Trāpīt grozā es varētu beidz. Ok, es tad to parādīšu. Ok, nu. Sound? Think so? That's what yours is, did. The sound was moving. I think sound, bro. Bro, the sun is a galaxy. Is it? Level 2. Oh shit. No, hell no, bro. EID Mubarak to all the Muslims. Nu, bļāģ, what the fuck. Viņam ir vēl viens klips. Googlē tā kā meklē. Ai, bļāģ, labi, veic. Es zinu, ko es gribu šodien atrast. Googlē. Viņam vēl viens klips, kurš tu nebija. Spell orange. The fruit or the color? Bro. Tas tā kā, jā, šies spelling bees, tipa, origin. Tipa, kur tā kā vajag paskaidrot to vārdu. Jā. Kā tu spelling bija to paprasīt, ja pat tā kā spell orange, to tā kā origin, kā paskaidrot to vārdu? Kā teikt? Orange. Source. Es pateiktu, tā ir krāsa un auglis. Bum. Citrus auglis. Ho. Okay. Un tad es nolamātu pilnīgi visus, kas tur strādā. Ko, bļā? Visus tiesnešus viņš nolamātu. Kādas tiesnešas? Tas spelling bija, ķipā. Tur, bļā, nevajag baigi daudz tiesnešas veids. Tur var būt viens cilvēks. Viņš gan jau zinās, kā spēlot viņu. Viņam būs tā kā rakstīts priekšā vienkārši tas vārds. Nē, vajag tā kā... Vajag kā tiesnešas vairākas. Viņi visi double checko, ķipa, jā, šis čals tik tiešām pareizi māka burtot. Nē, viņam vajag tā kā sarkanus bazerus. Un tā kā... Sarkanas ko? Sarkanus bazerus. Aha. Jā, vot tā kā X-faktorā čals spēlo, viņi tā, nepareizi ir šādi, bet tā kā patiesībā nē. Viens čoks tāds, nē, ir tā kā pareizi, viss kārtībā. Paši nezinu. Čista, viņiem ir tā kā, viņiem ausī iečuks to vārdu, viņi pastot tam contestant, un tad viņš tā kā spēlo, vai ne, un tur, es nezinu, piemēram, uz ekrānu rādītos, vai ne, par tiem burtiem parādītos, kā viņš spēlo, un tad viņi skatās tā, jā, šis varētu būt, vai, fuck it. Nē, tā totāli nav. Tas būtu inčīga ideja priekš tā kā, ka tiesnesis nezin, kā reāli spēlot to vārdu, un tad tā kā tev vajag mēģināt spēlot tā, kā tas tiesnesis domā. Bļā, kroči. Ir ideja veids. Mums vajag Arvi kā tiesnesis, mums vajag taisīt spelling bee. Viņš būs tiesnesis, un mēs tā kā, nu, piedalāmies, un ķipa... Tas būtu crazy. Tas būtu ģeniāli veids.
Kuram vēl ir sūdīga angļu valoda? Ralfam? Nu, Renārus negribētu ņemt. Nē, fuck, Renārs. Nu jā, bļā, šis ir bangeris veids, šis ir liela nauda, šito var, bļā, filmēt un pelnīt un, bļā, pārdot melnajā tirgu. Brīnišķīgi. Mums nosaka šo ideju pateicis no visu. Bļā, čīst. Fuck. Nu, bija vērts mēģināt. Bļā, Rasisms. jā, rasisms. Slāvi. Šis ir kā tāds, tā kā krūķis jums pēkšņi kaut kas aprūkst. Mēs varam atgriezties pie rasisma. Un, Slāvi. Slāvi? Fuck, nē. Exactly. Nu, tā kā mēs dzīvojam Latvijā, čovak. Jā, mēs esam dzimuši. Born and, bļā, bred, nahui. Mēs esam Latvija. dzimuši rusofobi. Jā. Mēs esam ģenētiski. Tu jau vispār nemāki. Jā, nu es ļoti slikti māku. Jā. Nu, man tā kā ļoti average ir. Mm. Bet, nu tā, ka var tā kā, varbūt izdzīvot kaut kādu vienu sarunu nedēļā. Man tik Domā par bieži daudz. viņi nāk. Es nesaprotu, kāpēc tik bieži man uz ielām viņi vienkārši sāka mani pļāpāt. Es iztos pēc krievu, es nesaprotu. Viņi tev cenšas tā kā pārvērst, vēc viņi jau redz, bļē, šis čalis tā kā, nu, pārāk lātvisks ir. Mums vajag tā kā viņi dabūt mūsu pusē. Un tad viņi tā kā pieiet tur, priviet, maļčik, kā dēlā? Tad, bļēģ, ko tu centies man pateikt? Un viņi te vienkārši turpina, viņam pohuj, ko tu saki. Viņam galvenais dabūt vienkārši savu to domu. Un viņi tā kā sāk tevi zombēt lēnām. Čals bija tik stūk, man paprasīja laiku. Tu biji tur, tu biji visi. Ko? Tu biji visi tā, ka man nē, man šī nebija vispār. Jā, man šī nebija. Es neatceros. Jā, es šaubos. Jā, man prasīja laiku, un es tā kā nevarēju. Jo es tā kā mēģināju viņam pateikt kaut ko, jā. Un viņi pat aizsnugājuši, tā kā man pilnīgi nogriezīs, tā kā 20, Как? 28, как? What? Bļā, jā, viņi ir kadri. Ok, Dievs, man bija viens stulbs gadījums, mēs ar čaļiem, tā kā pagājušajā rudenī, man liekas, mēs bijām, nu, tā kā mēs gājām mēs bijām uz 13. janvāra ielas pietur. Mēs tur gaidījām. Tad tur bija čalis, tā kā pārdzēries. Un viņam bija līdzi savs čoms, kurš izties pēc kaut kāda mācītāja. Un tas pārdzēries čoms, viņš tā kā kaut ko tur, nu, huņa sāka dzīt. Viņš pieiet pie mums un kaut ko diršās, ka mēs krievu valodā ar viņu nerunājam, ka tā kā Rīga ir viņa pilsēta un tā tālāk. Okay. Un tad mēs tā kā tādu what the fuck veici no kādu huņu tu dzēri. Bet tas mācītājs centās viņu savākt ķipa. Nu tā kā tāds atvainojiet, man ir kauns par manu draugu un tā tālāk. Un tas tāds, nu, jā, nu, okei. Bet, jā, nē, vienkārši ir tas funny stereotips par tā kā kaut kādiem duo. Ir tipa crazy one, un tad ir tas, kurš, nu, tipa keeps the other in check. Jā. Krievi. Fuck Krieviju, vai mēs varam dabūt aplausus? Yeah. Yeah. Okay. Jā, bet mēs vēl par latīņu amerikāņiem nepieskarāmies. Jā. Latino. Viņi ir traki. Viņi ir crazy, Viņi čali. ir psihi. Bet tāpēc viņi cēpīja. Viņiem ir Jo. tāds vibes vienkārši par viņiem. Viņi ir tik tā kā, viņi arī ļoti prikulīgi. Jā, viņi ir čīst. Bet viņiem ir tā kā labi tas prikulīgi nekā indiešiem. Tipa. Tā kā, es nezinu. Viņiem kaut kāds vienkārši tas šārms piemīt. Jo. Un, jā, man patīk. Man liekas, ja godīgi, varētu par to es izvēlēties. Tas ir safe. Tas ir rītīgi labs variants. Tev ir tā kā connection ar karteli. Tu, bļa, šņauc kokaīnu, tu kuri zāli. Tu brauc ar lowrideri, bļa. Visi safe, vato. Nē, es teiktu, tās rases, ko mēs izvēlējāmies, ļoti mūsu personībai atbilst.
Kas man, tipa, Jā, Latīna? un es āzietis. Azietis. Jā, ja godīgi, es to pilnībā redzu. Vienkārši es tā kā redzu, to acis paliek šaurākas. Čāli. Bļē. Vairs nebūs Trakmans, būs... Bļē, vispār. Nezinu. China manis. China. I love China. China. Tu gribēji kaut ko pasūtīt no Temu. Mēs kaut ko tur runājām pirms mēneša, kad gribēji Jā, es Temu gribēju pasūtīt. pa latro kārtas. Jā. Vienkārši es domāju, man darētu jauns māks telefonam. Viņš ir tik nodragāts. Čau, tu var paņemt pačekot. Viņš ir fakti. Kā Jā. pasties viņu pa sāniem. Nē, ja es vēl, es šodien, tagad, kad es tev telefonu pieskaros, redzēju, ka viņš tik viegli nāk nost vispār. Jā. Tā kā es knapi Jo viņš ir pieskaros, viņš tā ieplīs, kā- ir ieplīs. Jā. Mazliet arī tur tas vārds arī tieši redzēju. augšā. Augšā arī? No augšējā pusē tur jau tas ieplīsušais ir, ka viņš tik viegli arī nāk. Es ko izņems. Viņš tur ir bišķīt kaut kādā, nu ne čipots, bet tā kā ieplēs. Labi, šajā apgaismojumā diezgan sūdīgi var redzēt. Es vienkārši redzēju, ka tev tādu piedām pulgām ir ieplīs. Jā, man visām. visur pie pogām ir. Man arī ir pie šitā te, kā viņi sauc, nu, pie šitā porta, kur man lādētāji liek arī visi pīsts. Bet es nezinu, viņš vienkārši tā kā pats ar laiku vienkārši sākumā plīst vaļā. Un tad es kaut ko tā kā, viņu arī palobu, protams, tad aiziet pilnīgi dīrsā. Un tāpēc es domāju, jānopērk jauns maks. Un jānopērk viņš tā kā mega prikolīgs. Kā the best maks ever. Tā kā, nu, tipa funny as fuck. Es nezinu, kaut kādu Rick and Morty vāciņu varētu. Es redzēju vienu fuju, kuram bija tā kā, viņam bija haba laba daba. Nē, plei. Kā sauca? Jā, nē, es sapratu to catchphrase. Wabba laba dab dab. Avovo, jā. Un viņi bija tā kā baigi priecīgs rīk. Un tā kā... Viņam bija tas te, kur viņam ir ķipa tas, tie vidējie pirksti, ko viņi rāda. Nē. Ai, bļē, tas ir klasiks, tas tāds te, ķipa, kur viņi rāda tos vidējos pirksti, ķipa Morty don't give a fuck, un tur ir Jā. tik laimīgs rāda tos vidējos. Tas bija labs, tas bija labs prikols. Rick and Morty bija labs pirmās 2 sezonas. Ar Jā. trešo vēl tā so kā kura epizoda. Un pēc tam vienkārši dirs. Es pēc tam beidzu skatīties pilnīgi. Nē, es nebeidzu. Es atceros čau, pirms kaut kādu gadu vai 2. Tā kā tu teici, ka skatījies viņu, mēs nonācām līdz 7. sezonai, kur bija tikko iznākusi. Mēs pirmo epizodu noskatījāmies, ja es arī nebiju redzējis. Un tad, Es beidzu pilnīgi. jā, tad tu beidz. Bet tu vēl skatījies, kā es saprotu. Es, man liekas, pēc tā kā vairākiem mēnešiem es pēkšņi atcerējos, vienkārši aptrūkās, ko skatīties, un tāds, jā, varētu, nu, tā kā iečikot, kā ir. Es par Nebija bad, bija diezgan labi. Viņam tā kā tā pati pēdējā, kas iznāca, nu, tā 7. sezonai, tas fināla epizoda, bija ļoti laba. Tā kā reāli īstenībā viena no vislabākajām epizodēm, kas viņam ir. Un viņam ir tā kā rīktīgi, ja bangeri arī. Jā, man ļoti patīk par tā kā tās lore epizodes vairāk. Nu, man tā nosacīt. Man liekas, tā kā sākumā vēl tās bija labas, tā kā reāli inčīgas, ja tu neko nezināji. Bet tagad Jā. ir pārāk daudz informācija. Man liekas, tas tā kā atņem rīktīgi to lielo daļu. Un arī tas, kad ir ļoti convoluted. Jā. Tā kā pārāk sarežģīti palika. Un tas man rīktīgi tā, ķipa, nu, necepīja. Es par tik sen neko neesmu skatījies. Tā kā Jā. es ļoti reti, kad skatos ko vairs. Es arī. Man filmu saraksts vienkārši tā kā palēnām turpina augt. Un es neesmu skatījies, man liekas, nevienu filmu, kaut kādu mēnesi vai 2 noteikti. Man liekas, tikai kinoteātrī SGS ir tā kā kinokults, ka viņi rāda kaut kādas vecākas filmas, kas neiznāca tajā pašā gadā, kurā mēs tagad dzīvojam. Un es biju uz 2 Wes Andersona filmām. Nē, uz 1. Bet es biju arī uz viņu jaunāku, jo viņam šogad iznāca vēl vienu. Un tas bija viss, ko esmu redzējis pa visu vasaru, man liekas, tā kā vienkārši 2 filmas noskatījos un viss. Tā kā man arī tīgi ir aizgājis tas uz leju. Man šiks vasarā neko nenoskatījos vispār. Reāli. Ne seriāli, ne neko. Bļaļ, es to ugunsgrēku skatījos kādus 2 mēnešus, un tā apriebās, viņu vairs nevar pastīties, negribu. Es esmu vienkārši gamers.
Yeah, let's game, man. Let's Yeah. game. Silk Song! Silk Song! Ok, es Drosmas. pīkoju. Let's go. Es cerēju, ka es pīkošu. Te varētu uztaisīt kaut kādu seksuālo joku, bet es neesmu pietiekami atjautīgs tam. Silk Song. Mans mīļais. Tik tiešām silk. Anyway. Ko es gribēju teikt? Bļā, tu man izsit tikko no domas īstenībā. Easy. Bļā, veic, man no tevis palika gludas smadzenes, tu man brain rotoču. Easy. Nē. Cinema. Cinema, jā, filmas. No. Absolute cinema. Vot, es biju Breaking Bad bišķī paskatījies pēdējā laikā. Es biju tā kā 4. sezonā kaut kādu vidu uzslēdz. Jo man bija tāds, man nav ko skatīties, kamēr es ēdu. Es negribu ugunsgrāku skatīties. Un tad man tāds, labi, Breaking Bad nenāks par sliktu. Tā kā es zinu, ka viņš ir labs, viņš ir banging. Un es uzliku tā kā kaut kādas 4. sezonas otro pusi, kas man ļoti cepīja. Un es vienkārši to paskatījos. Un tāds, this shit is fire. Kurš tev tā kā nestīsimies Better Call Saul sākumu, bet tā kā Breaking Bad peak un Better Call Saul peak, kurš tev prāt labāks? Kurš tev vairāk patīk? Un jāsaka Breaking Bad. Mm. Es nevaru. Nu, es nekad neielekšu, man liekas, tajā vagonā. Ķipa, Better Call Saul ir daudz labāks. Manuprāt, Better Call Saul labāks peak. Bet tā kā vispārējais tas sākums ļoti lēns ir viņam. Jā. Es nezinu, nelikās tas peak arī tīk crazy. Nu, bija labi brīži, protams, viņš bija labs, tas peaks. Bet man tomēr Breaking Bad kaut kā vairāk arī kaut kāda, laikam, tā sentimentālā vērtība piemīt tam seriālam. Nekā ar Better Call Saul, tas man tāds diezgan bezpersonisks seriāls ir. Breaking Bad gan, viņš man rītīgi aizsāka interesi par vispār to kriminālo žanru. Jā. Par kriminālu drāmām. Man vienkārši Lalo ļoti cepīja kā karakteri. Viņš ir ļoti labs. Viņam ir tā pietiekam tā wild enerģija. Jū. Un arī tas, ka viņš jau nav Breaking Bad, toties arī viņam ir tas neparedzamais elements. Jā. Jo tā jau tu redzi, tu zini, kur viņi visi nonāks Breaking Bad vai ne, tu redzi Hektoru stāvam kājās, tu zini, viņš kaut kā nonāks tajā ratiņkrāslā. Arī, tā kā nav nekāds, arī bija šitā 1000 epizode, kad Maika ar to Saul bija 1000. Es neteiktu, ka ir baigies steiks tā epizodē, jo tu zini, ka viņa būs dzīve. Ka tā kā tas neizmainīs viņas baigi. Varbūt viņu kaut kādu dinamiku vairāk izmainījusi to brīdi, bet, tā dinamika arī degradējās, Better Call Saul. Viņi nebija vispār tā kā baigi personīgi viņiem. Better Call Saul, Breaking Bad. Jā. Viņam pats pasliktinājās vēl vairāk tās attiecības, jo bija brīdis, ka Mike tā kā draudēja Saulam, kā salauzt viņa kājas, ķipa. Tad, man liekas, viņi arī beidz pa lielam čomoties. Un tālāk notika. Mike tik jobani nomira. I guess. Nebija tā kā ceremonijas. Jā. Bet viņš nebija, it's in the name, jā. Bet viņš nebija labs cilvēks. Jā. Es nezinu, viņš varēja mēģināt, bet galā vienkārši viņš pats sevi ievilka tajā kriminālajā pasaulē. Viņš pats aizgāja too deep. Tā kā jebkurā gadījumā. Viņš jau bija tā kā tas parking ticket, tā kā sēdēja, tur deva biļetes tai stāvvietai. Un viņš nebija iesaistījies tajā kriminālajā pasaulē, bet viņš pamazām atkal sāk ar to, protams, arī ar pašu to Saulu, Jimmy McGill. Un tad viņš pēc tam vispār, ko sapazinās ar Nacho. Un tad ar Nacho īstenībā aizgāja tā kā tas, ka viņš aizgāja dziļāk un dziļāk, ka viņš vienkārši sāk strādāt pie tā gasa. Jā. Obligātā literatūra. Yeah. Ko vispār jāapstāst, ko es pat neesmu redzējis no tās obligātās literatūras. Pastāst skatītājiem, kas tas tāds ir. Tā, karoči, man ir programmēšanas profesors
Jā, profesors laikam skaitās pareizais vārds. Pasniedzējs. Es teikšu pasniedzējs. Un viņš mums dod tā kā prezentācijā par to tā kā kursu, kā viņš īsti norisināsies, jā, par viņu, kādas galvenās vērtības un tā. Un viņa prasības. Un viņam bija obligātās literatūras saraksts. Un es tagad nolasīšu. Die Hard. 1. līdz 4. daļa. Jā, Cietais rieks. Jā, maniem TV3 cīnītājiem. Friends. Un viņš piebilda. Vēlams visas 10 sezonas. Vai kaut kā tā. Brooklyn Nine-Nine. House MD. Breaking Bad. Lethal Weapon un The Matrix. Un viņš vispār par Matrix pieminēja to, ka viņš mēģina varbūt tā kā vienreiz sarīkot tā kā kino seans, kur reāli skatās Matrix. Jā, tā kā, ja mums reāli sajies, ka mēs skatīsimies Matrix, tas būs crazy, čok. Es tik faded atnākšu. Nu, bļā. Nu, tās būs manas sarkanās tablets, you know what I'm saying. Bet vispār, jāapstāst, kas ir Lethal Weapon. Tas man, tā kā šķiet, ka ir dzirdēts, bet es neesmu pārliecināts, kas tas ir. Lethal Weapon. Laikam, jā, TV series. Ex-Navy SEAL Martin Riggs moves to California and starts working at the LAPD. He is paired with Detective Roger Murtaugh, and together they fight some of the most dangerous criminals in the city. Vienkārši kaut kāds buddy cop show. Kas ir kaut kādi labi aktieri, kaut kādi A-listers, es nevienu nezinu. Nē, mums šito veids. Op. Rex Lynn. Young Sheldon. Paga, what? Bļē. Šis ir tas čoks. Tu atceries Better Call Saul bija tie bankas fujaki, ķipa tas vecs un tā vecina. Tas Mesa Verde. Jā. Tajā seriālā ir tas te Kevins, nu, ķipa tas galvenais čalis no tā Mesa Verde. Tāpēc man liekas tas, mēs tā kā reāli, ķipa, tā kā low-key apgājām tādu līkumiņu paņēmām, ķipa mēs sākam Better Call Saul, mēs par to obligāto literatūru, mēs tāpat nonācām apakaļ pie Better Call Saul. Jā. Kas bija pirms Better Call Saul, par ko mēs runājam? Par filmām? Nu jā, par filmām, to, ka mēs baigi neko neesam skatījušies, mēs jau sākam aizmirst. Vēc, viss mūsu atmiņa ir pilnīgi cēpta, mēs esam kūkedi. Tā, karoči, kur ir man? Opā, performance enhancer. Šitā ies labāks buzzers. Trust. Silksong. Es vienkārši, tikko dropojās, nevaru beigt domāt. Es tā sapratu šodien, tā kā tu neesi dabūjis savu dozi tagad. Jā. Un vienkārši es jau domāju, šis čoks paļabam par šo īgu domā visu dienu. Ne, es tieši tiku uz to ēriju, par ko es to stāstīju. Un tā kā, es tikai zinu to vibe no tā ērija. Es tā kā, es vēl neesmu baigi viņu eksplorojis, bet man tāds epī. Kāda viņam tā krāsa paleta? Nu, kaut ko man tā kā iedomāties, jo man nav vispār kaut kāda vizuāla materiāla. Krāsa paleta, black and gold. Black and gold. Man ļoti cepītā krāsa paleta, tas vienkārši tā personīgi. Vai kaut kā viņi nekad nav uzrunājis black and gold. Kaut kā es nezinu. Tas nav bijis man. Bet es pat nezinu, tā kā man nav tāds izteikts mīļākās krāsas paletes. Man vienkārši ļoti labi strādā kopā tas viss, vai ne? Forši izskatās, man patiks. Esmu simple guy. Izstās krūta, krāsaini, man patīk. Man ir vienkārši black and gold un zils un violets. Tas viss īsti. Zils un violets. Jā. Tas diezgan safe. Ir diezgan safe, jā. Jā. Diezgan basic. Ja man mīļākās krāsas, ko redzēt, tumsā ir zils ar sarkanu. Uju. Nu jā. Jā, viens tā elektronika būs vēl jālauž vaļā. Čali. Forget about it. Tas būs kūkt. Ir vēl pus 9, mums vajadzēs vēl to sūdu kaut ko darīt. Jā, un es nedabūšu mums silksong dozi.
man ikotīgi reāli tā neprasās to darīt vairs šodien. Gan jau kaut ko vajadzēs padarīt. Vienkārši es nezinu. Nu, ķipa, mēs varam rītīgi atslabuši tagad, Jā, kad vienkārši iet apkaļ tajā darba ritmā būs grūti. jā, mēs paēdām. Tā kā. Paēdām, mēs ierakstām krūtu epizodi. Tu Klač plāno mani super. tu tā kā Ko? plāno stāstīt par izvākšanos. Nu, jā, mēs tagad darbojamies ar manu dārgo trakmani pie izvākšanās procesa. Tur dzīvoklis ir pilnīgi cepts, viņam Tas jātais. dzīvoklis ir tik psīhs, par viņu tā varētu bazarēt vispār. Tur tā es nosūdzēšos par viņu. Trausmas ir to dzīvokli. Čāli, es negaidīju, ka tā elektronika būs tāds pīsaks tagad. Jā. Man liekas, tik safe būs, ja pa šodien mēs atbrauksim, pohuj to vanu izstiepsim, tas būs smagi. Un tā kā Jā, to man- elektroniku sastiepsim uz mašīnām un aizdīstam čovakam, bet nē, tagad tas viss ir jāšķiro, un tur tik mēmas huiņas ir, what the Jā, fuck. man reāli likās vienkārši iedosim tam fuikam kastus un viss. Jā, ar man arī Dievu. likās. Un arī es tā kā burtiski braucu šodien ar to domu. Reāli tik safe diena Jā, būs. būs tā Vienkārši kā nodos chill. kastes, panēsās kaut kādas smagas lietiņas un nekas traks. Nē, bļē. Kaut kāds gateris, bļē. Tik zajebāli. Un tagad jālauž vaļā viss, ir jāņem ārā kaut kāds mātes plates. Vēl tās spolas tīt vaļā vajadzēs, jēbāli. Nē, man šķiet, ka tīt vaļā, jo nebūs tik pesīgi, bet man šķiet, ka vienkārši dabūt tā, ka tur ir tīt vaļā, jo tur dažiem es skatījos, man nebija nejausma kā. Jā, jo viņam ir tā kā vai nu kaut kāds tā kā papīra kartons vai kaut kas tam līdzīgs, Jā. kā avīzveidīgs apkārt. Vai viņam ir kaut kāda tā kā kaut kāds teips vai kaut kas tāds pārlīmēts pāri arī. Jo vairākiem ir vienkārši metāls tā kā apkārt, un tad es nezinu kā. Jā, vispār, o tie man liekas būs vispār cepti gabali. Jā, Tas būs kaut kā rītīgi jāštako. bet Tas mani. būs Bet par laimi, tas jau Cash. nevar, tas jau baigi mums neietekmētu tomēr procesu visu tam dzīvoklim jaukt ārā. Nu, tipa tos vadas izņemt nākamais. Jā. Ja, nu, nākamais vispār ir vienkārši turpināt tālāk to procesu ar tām elektronikām, jo tur vēl palika dafigā. Jā. Nu, kāda puse, mēs rā pusi kaut kāda esam, nu, ķipa no turienes izņēmuši vai ne. Bet tā nav tā, ka mums jābūt tur uz vietas. To var čilā izdarīt kopā. Šeit vienkārši ārtākos apstākļos. Vienkārši ārtākos apstākļos, jo, nu, tā kā tur noing. Nu, tur var tā kā sašķirot un tā. Bet jā. Bļā, cik daudz ko darīt tur ir. Jā. Viņi vēl saka šodien, tipa, jā, nu, neizskatās, bet, nu, jūs ļoti daudz paveikuši. Nu, ir diezgan daudz izdarīts, tas ir jāatzīst. Bet, nu, man nav tāda sajūta. Šausmīgi daudz palicis vienkārši. Jā, ir vēl joprojām daudz ko darīt. Es nezinu. Krāsošana un špaklēšana es varēšu, ko to visu izdarīt. Nē, es gan jau arī iesaistīties. Jā, Mēģināšu. vienkārši es, ka tā kā, tad nebūs tā kā tik efektīvs šis process. Jā, Haidī, esmu klus. Tad nebūs tik viss tas process tik efektīvs, ja es tā kā, jo es vairāk gribētu satelīt darbus, nevis kopā darīt. Nu, tāpēc vienkārši darīt to, ko es gribu darīt, jo, piemēram, es krāsot un tā kā špaklēt var pilnīgi čilā, jā. Bet šitā šķirošana, šitās visas elektronikas, Haidī, kā es negribu to darīt, bet es to darīšu tāpat, tā kā. Nu, man liekas, to mēs kaut kā mums vajag tomēr kopā. Tas ir darbs, kas tomēr ies mums efektīvāk kopā darot. Kaut kāda krāsošana, špaklēšana. Jā, tur vajadzētu. Nu, to mēs iztukosim. Vajadzēs kaut kādu stratēģiju izdomāt pēc tam, kā mēs varam tālāk pieiet tam visam, lai ir efektīvi. Jā, tur jau būs sāksies tas periods, ka mums tas tā kā materiāls un instruments vairāk. Jo tagad mums ir diezgan vienkārši tā kā tu aizēji tur kaut ko izdarīt visu. Jā, baigi nav tik svarīgi tas instrumentu klāsts. Jā. Ko principā vajadzēja? Āmuru un lomiku. Lomiks, yeah! Jā, nu, bet tas dzīvoklis reāli bija tā kā, kad vajadzēja tās mēbeles, jau bija pilnīgākais rage rooms. Jā. Nu, vienīgais žēl par stīkliem. Stīkls lauzt ir fun. Ir jāatzīst, jā, man patīk lauzt stīklus, bet es to nedaru uz ielām. Viss kārtībā. Man nav pieredze to, es nezinu. Tas īstās fun. Tas ir. Ja būtu kaut kā tā kā
noslēgta vieta, kur to varētu darīt bez sakām, to vajadzētu noteikti to pamēģināt, tas Jū. būtu ļoti forši. Nu, arī tā, kā tāda fana izlāda, tā kā forši aizmestīt, un viņš viss izšķīs un tā. Jū. Nu, tā arī ir, jā, tāda izlāda. Diezgan toksiska, bet, nu, ir efektīvi. Es darītu vienkārši to pašu, bet ar ledu. Var, jā. Ar ledu arī tas diezgan fun. Jū. Man patīk arī labs ledu. Ledus lauzējs. Icebreaker. Vot tagad ir pilns āplis. Mēs sākām ar Icebreaker, un tagad mēs runājam par Icebreakers. Bam, čovak, bļē, fucking Inception, fujek. Viņiem tur ir Hollow Knight stūrī. Kur? Nu, Bļē, tās zirnekļu oliņas. Fū, vici. Es gaidu to dienu, mēs atnāksim, būs izšķīlušās tās oliņas. Ej, tu dirst. Man ir jāvāc pēc iespējas ātrāk prom, bet man ir bail no viņām. Es vispār lasīju, jo man tā kā interesējās, ko ar viņām darīt. Tā kā bija 2 ieteikumi maiņu, tu viņus paņem un tā kā sasaldē, tā lai viņus tā kā viņus tā kā, jo ķipa tur baigā sula būs, jā, ja tu mēģināsi viņus pāržvizināt. Tā kā baigi voņīs, ķipa. Kaut kas tur bija. Vai tur vienkārši viņam ļaut čilot un tā kā viņi tā kā kukaiņus iznīdēs apkārt mājai? Kādiem zirnekļiem vienkārši. Kā ļaut dzīvot, kā ļaut viņam augt tur vienkārši pašiem Jā, autonomiem. Ļauj čilot zirnekļiem un tad viņi ļaus tev čilot. Zirnekļi jau diezgan mierīgi ir, tā kā. Bet, Vienkārši bailīgi. tā kā es nezinu, izstās. jo es runāju ar kolēģi par, tā kā arī es ieminējos par tām zirnekļu oliņām. Un viņa teica man tā kā, ka Latvijā, nu, ko cik ir tā globālā sasilšana, kad tas klimats mainās tā, kad mums parādās šīs invazīvās sugas. Un ka tas arī, man liekas, attiecas arī uz zirnekļiem. Un ka kaut kādi šitie tarantulveidīgie sāk parādīties. Bet es neatceros par to, ko mēs sitām nostām mammītu vai papiņu vai kā viņi tur strādā. Vai tas bija arī kaut kāds tarantulveidīgs? Nē, viņš bija tas baigi, tā kā tas vienkārši... Basic. Jā. Nu, tā kā tieviņš garš. Nu jā, bet es nezinu. Viņš bija riktīgi izturīgs. Tas Jā, bija bet crazy. cik reizes viņam sita ar to āmuru, viņš dzīvoja tālāk. Jā, tas... Un tur arī nesita maigi, tur reāli klapēja viņu. Jā, viens. Ok, visu. Divi! Kā flipoja cauri. Bļā, jebal. What? Jā, bet šis jaunais setups ir reāli daudz labāks. Jū. Tā kā, actually, ir tik labi, ka ir tā kā attiecīga tehnika vienkārši ierakstīt. Man tie mikrofoni liek klusi. Tā kā es runāju, manuprāt, diezgan skaļi, un es redzu, tā kā viņš tā kā Mēs knapi varam varbūt kustās. uzgriezt augstāk tavu cēliņu. Parunā. Jau. Nu, es tagad speciāli bišķiņu centos skaļāk. Tā redz, viņš pat klusāk izstās. Es cenšos runāt skaļāk, nekā es parasti runāju. Kurš man ir pirmais simbols? Parunā. Jau. What's up, ho? Es griežu skaļāk. Ok, es teiktu tagad, ok. Labi, šito īstenībā būs drausmīgi skaņot pēc tam man Jā. postprodukšanā. Tu tev vēl veiksmi. Jap. Nu, labi, es atstāšu, lai ir plus-mīns tā kā bija. Un šik to pufu baigi dzirdēs. Es nezinu. Jā, viņi īstenībā uzķēra. Nu, pofīgi. Es nezinu, man nav ērti īsti pufos sēdēt. Man pufi kaut kā liekas diezgan ērti pasākumi. Ātri nopozējam. 1, we so back. Yo. Divi! O, tagad bija labāk. Bļā. Zaibal, es vienkārši ar tevi vairs netaisīšu epizodes. Tā, kas bija? Mēs runājam par zirnekļu oliņām, vai ne? Un vēl pēc tā mēs runājam par šo mikrofonu tehniku. Jā, mikrofonu tehnika. Jā, vot, jo es nezinu, vai es ar šo dalījos iepriekšējās viesu epizodēs, jo tagad vispār palika tikai 3 epizodes klačmanim. Jā, mēs taisām tā kā pilnīgi apvērsumu, šie ir ulmaņu laiki all over again, bet tikai podkastiem, vai ne? Un, jā, es visas solo epizodes, arī Klačmeister, es uzliku privāts, viņas ir pieejams man, bet viņas nebūs pieejams jums vairāk. Jo es sapratu, es negribu ar solo epizodes taisīt, un tagad mēs taisām viesu epizodes tikai. Yeah. Jā.
Un... Kas vēl? Jā, man vajag intro izveidot. Es nezinu, vai šajā epizodē būs intro vai nebūs. Bet es gribu kaut ko prīkolīgu uztaisīt. Moš, šitas tagad open commission būs. Lūdzu, uztaisiet ahujienu beat. Bet tas nav baigi obligāti. Tas tipa whatever. Tā kā, ja tev ir pārāk daudz brīvā laika, droši izpaudies. Bet, ja tev nav, tad... Nezinu, izpaudies savādāk. Jā, ej nahuj, vienkārši ej dīrs, vienkārši beidz klausīties. Nu, man nevajag tā kā slinks dīrs klausīties, šitas ir tā kā hustleru podcasts. Mēs ar Trakmani esam pilnīgākie hustleri. Tas ir vienkārši tā Klačmaņu family mantra. Tu hustlo vai tu mirsti. Viss. Nav nekā tā kā vidusceļu šim jautājumam. Hustle or die. Tagad pirms izvākšanās ir iedzēs skatītājiem pierast pie manis. Viņam vajadzēs samierināties. Jā, jo pagaidām vienīgais viesis rāv būt Trakmans. Yeah. Tas būs tumšie laiki. tikai Trakmanis. Viss. Es varu tev dabūt kādu Miķeli. Moš. Bet man nav trešā mikrofona. Es varu jums ļaut vienkārši, nezinu. Nē, varu moši iegādāties, jo man nevajag vadas. Jo ļoti stulba situācija man bija tāda, kad es pasūtīju šo visu ekipējumu. Man vajadzēja pierēdz arī pasūtīt vai ne mikrofons. Un es arī vadas pasūtīju. Bet, kad man viss atnāca, es uzzināju to, ka tiem mikrofoniem līdzi nāk kas? Vadi. Bļaļ. Fuck. Un viņam arī nāca, es arī nopirku vienu statīvu. Lai man doktors Des arī ir, ķipa, lai es varu normāli ierakstīt, man nav jātur mikrofons rokās, ja, ka man ir tā kā konsistentā pozīcijā tas mikrofons. Un arī viņiem līdzi nāk tie mikrofonu holderīši, jo tam statīvam viņam vajag vēl atsevišķi to holderīti uzskrūvēt klāt. Un tā arī bija atsevišķi preci. Un, bļaļ, es bišķīt ieberzos, es tā kā nopirku lieku tehniku. Bet no vienas puses man tomēr izračītās, kad es varu vienkārši iegādāties 2 mikrofons. Man būs visiem inputiem vadi attiecīgi un mikrofoni. Bet nav vispār doma bijusi par 4 cilvēku epizodu. Man ir bijusi doma, protams, par 3 cilvēku epizodu. Saimnieks un izvēlīgais, jo tiem, kas ir klausījušies visas solo epizodes un pirms tam, tie ir tā kā leģendāri personāži at this point. Tā kā viņi man liekas ir gandrīz katrā epizodē pieminēta vismaz. Jā. Arī šajā. Tikko? Jā, tikko. Obligātais mention ir. Jā, tas ir ķipa tā kā Klačmans vadlīnijas vienkārši. Ko man epizodē teikt? Sveicināt visiem apakaļ Klačmans podkastā un pieminēt saimnieku vai izvēlīgo. Nav svarīgi abas pieminēt, vismaz vienu no viņiem. Un tas viss. Tālāk whatever. Var runāt par ko gribi, var lamāties cik daudz vien gribi. Varbūt rasists. Jā, tu var būt rasists, tu var būt homofobs, vispār jebkāds fobs. Un tu vari nodirst reliģijas viss kārtībā. Mēs pieņemam visas, izņemot indiešus. Bļā, tas ir evil. Bet nekas, tas ir... Man patīk tāds tā kā edgy humors. Bet ka viņš ir gaumīgs. Tā kā kaut kāds 9/11 joks bliest vienkārši visu laiku. Tā kā uztaisīt stand-up rutīnu, kur tu vienkārši bliest 9/11 joks. Čāli, bļā. Tas bija rēcīgi, varbūt 21. gadā, ka bija rītīgi uzplaucis tas tā kā 9/11 prikol sūds. Bet tagad, bišķi piebremzē. Tas ir jau nogurdināts, jā. Jā. Bet vispār man... Tas pasniedzējs, kuram bija tā obligātā literatūra, viņš prasīja mūsu kursam, kas ir kaut kas radošs, ko tu esi darījis vai redzējis, tā kā pieredzējis. Un, visi pastāsta savējo, un tad viņš pastāstīja savu. Un karoči, bļaļ, viņš stāsta, ka parasti viņš vakarā skatījās kaut kādu National Geographic vai Animal Planet programmu par bruņurupučiem. Bet vienu dienu tā programma nebija. Tā vietā rādīja, ka var ar lidmašīnām notriekt ēku. Tad viņam bija tāds, jā, tas ir radoši.
ka nevajag nekādas raķetes, bet ka to var vienkārši ar lidmašīnu izdarīt. Tā kā, viņš jau to tā kā nepateica ļoti tieši. Viņš diezgan kaut cik apspēlēja ar vārdiem to, jo viņš neteica tornis. Viņš nevienā brīdī neteica ietriekties lidmašīnā ar torni, kas ļoti tieši pateica, tā kā, jā, tas ir 9.11. Bet viņš tieši runāja, nu, tā kā par ēkām un kādiem sprādzieniem, un tad bija diezgan skaidrs, ķipa, jā, tur runā par 9.11 malacis veci. Tā ir radošākā lieta, ko viņš ir pieredzējis. 9.11. Nu, ir jāatzīst, jā, tas ir radoši. Izdomā, ka ar lidmašīnu var tā kā kaut ko spridzināt. Bet es nezinu, cik tas daudz izsaka par tevi. Labā ziņā. Nē, vispār, viņi vienreiz bija tas te, es nezinu nekāds detaļas no šitā, bet tā, ka viņi ir no augsnes uztaisies prākstēles un uzspridzināja daudzdzīvokļu ēku. Nu kā? No augsnes. No augsnes? Jā, no mēslojuma. Uztaisīs spridzekli. Jā, no mēslojuma. Viņš vispār diezgan izdevīgi ir, tā kā viņi uztaisīt. Viņi ir izdevīgi uztaisīt, teici? Jū. Mēs Miķeli skatījāmies, cik maksā SSLV. SSA? Jā. Nu, tā kā vienkārši mēslojums spridzeklis. Nē, vienkārši. Jā, labdien, es pārdodu mēslojumu, kas prākst. Nē, tad tie Kāds grib rakstīt šeit man kontaktu informāciju? Tie mēslojumā vienkārši ir tā viena viela, ko var tā kā izmantot tur, kas tā kā viena no galvenajām grūtāk dabūjumiem. Jā, tas tā kā moderns, tā kā tas mūsdienu Fight Clubs tagad. Pirms tam bija ziepes, tagad mēslojums. Yeah. Tas arī politisks tā kā statement. Jūs visi mēsli. Wow, tas ir zinger. Tas ir mic drop. Jo. Bet, wow, tas ir iespējīgi. Būs jāpameklē informācija arī pašam. Jā, būs jāpamēģina. Vēl vienīgais, ka jau kolēģim bija teicis, ka viņš man par numeroloģiju stāstīja. Un es viņam teicu, jā, vai man papētīt vairāk par to, bet es joprojām neesmu. Bet, nu jā. Nē, nu bija tā, tur bija kaut kā, mums ir tā kā, man liekas, D20 tas kalniņš, ķipa, ko izmanto Dungeons & Dragons. Un mēs viņu metām, tad es tā kā, nu, googlēju, ķipa, kas tur ir un kas, nu, ķipa, kas sanāca. Es neatceros, kas man izkrita, bet es atceros, ka mēmajam pasākumam izkrita šis 19, kas bija basically tā kā jauns sākums. Un varētu teikt, ka viņam ir, jo viņš iepriekš daudz dzēra. Tagad viņš bija aiztasējies 2 dienas, tā viņam bija jau otrā diena, ka viņš to sērija, ka viņš to met. Un tagad viņš ir apņēmies nedzert jau kuro reizi, bet, nu, cerams, ka šoreiz tā apņemšanās ir stiprāka. Tā kā tā. Stāsts morāli. Nedzeriet. Tieši daudz. tā. Nē, vispār. Nu, Tu zini manu viedokli. Jāatrod līdzsvars. Jā, ja tu dzer piekdienas vakarā, man tev ir sliktas ziņas. Tu esi lohs. Tā kā tā. Mums tev kaut kāda atvadu vārdu, kaut kāds plaks vēl ir? Es grasījos plagot man to galveno kanālu, bet tā kā es to tā kā diezgan abandinošu. Ne, es nezinu, vai es rebrand padarīšu tā kā manam game dev kanālam. Bet, kroči, Flintik YouTube, yeah. Viss būs aprakstā, tā kā Jā. būs ļoti viegli uzspies dažas podziņas, tipa aprakstam show more, un tad uzspies linku. Mēs Jā. varam 3 podziņas vēl abonēt. Represent, yeah. Tur ir slikti angļu valodā gameplay vidiki. Tur arī ir jūs klačmanis dažos. Man liekas tikai vienā. Es reāli, man liekas, tikai Jā, vienā. man šķiet, ka tas tikai vienā. Jaunākajā. Jā, reāli pēdējā vidikā. Viņš saprat vienkārši, bļēģi, nu labi veids, es vairs netaisīšu vidīgs, ja man šitas logs būs līdzi, viss. Tagad tā. Jā, pīsiņš, sīsiņš. Davai. Dead.